Kādā skaistā ziemas svētdienas rītā skolnieks Pēteris paskatījās pa logu. Tālumā redzamo ezeru klāja saulē spīdoša ledus sega. Paskatījies uz termometra stabiņu, Pēteris nopriecājās – -12 grādu. Īstais laiks slidošanai. Paķēris cepuri, Pēteris metās sameklēt slidas. Slidas pār plecu pārmetis, Pēteris priecīgs dieba pāri laukām, pretī vilinošajai ezera slidotavai. Pie ezera Pēteris līksmoja. Nebija neviena, kas varētu traucēt viņa slidošanu. Viss ezers pieder vienīgi viņam. Uzvilcis slidas, Pēteris spēra pirmos soļus pa spožo ledus klājumu. Izslidojis pāris līkumus gar krastu, Pēteris nolēma plašāku loku izlaist pa ezeru, taču jau pēc pāris mirkļiem ledus zem Pētera slidām krakšķēdams salūza. Iegrimis līdz padusēm, viņš izmisīgi centās tikt laukā no ledainā ūdens. Labdien! Mans vārds ir Nils Klints, un šis raidījums ir izdzīvošanas skola. Ir sākusies ziema. Tas nozīmē to, ka daudz cilvēku atrodas uz ledus. Bļitkotāji, slidotāji un citas ziemas prieku baudītāji. Bet noteikti var arī situācijas, ka kāds ielūst ledū. Šie iemesli dēļ mēs šajā raidījumā apskatīsimies, kā sagatavoties pirms jūs dodaties uz ledus un kā rīkoties, ja jūs esat ielūzuši ledū. Ķersimies pie lietas. Visi trīs nepieciešamie komponenti ugunskura iekurināšanai - tās, mazie zariņi, egļu un attiecīgi malka. Nevienmēr iespējams jums vajadzēs kurināt ugunskura, vai būs iespēja tādu uzkurināt, bet jebkurā gadījumā jums ir jāzina, kur jūs varat dabūt resursus, lai spētu šādu ugunskura iekurināt. Malka ugunskuram ir sagatavot arī iekurs. Pirms mēs sākam krāmēt ugunskura, tad šis ir viena no vērtīgākajām mantām. Bēru tās, un mēs liekam kā iekuru. Atbrīvojam vietu. Mancer mēs vienmēr paņemam tikai pusi no iekuru, otru pusi atstājam, jo nav zināms, kādā veidā un cik ātri viņš iekursies vispār. Līdz ar to, ja nav vairāk rezervas, tad ir diezgan skumji. Nākošais mēs ņemam sausus egļu zarus, atstutējam pret lielo koku, un tad jau mazām uzliekam lielākas zarus virsū. Vējš mums nav patreiz. Svarīgākā lieta, lai ugunskura ar ātri piešķilt, jo būs augsts un pirksti būs sasaluši. Bet to, kad arī dzan ir jāsaprot, kur uzreiz piešķilt viņu. Jā. Un kāda lielāka zara vēl pārējais, lai paliek rezervei, gadījumā neizdodās iekurt ugunskura ar pirmo piegājienu. Nu, ko, ķeramies pie ledus procedūrām. Pirms došanos uz ledus jāizvērtē 3 aspekti. Punkts numur 1 ir ledus biezums. Tātad, cik viņš ir biezs un vai jūsuprāt viņš varētu turēt jūsu svaru.
Punkts numur 2, vai nav caurtekošs ūdens, vai tā ir upe vai strāls vai kas cits, jo tur iespējams ir plānāk ledus kārta. Un arī nevajadzētu iedzemt tiltiem, ja? Tur tad arī nebūs biezs īpaši ledus. Ja jūs atrodaties uz ledus, tad punkts numur 1 būtu neiet nekādā gadījumā vienam uz ledus, ja? Vai slidot, vai makšķerēt, vai vienalga. Un otra lieta ir, ja jūs virzaties pa ledu, tad nebūtu prātīgi visiem sanākt vienā tādā koncentrētā barā, bet vairāk tomēr izklaides, jo tomēr tas spiediens tad uz to ledu ir krietni lielāks. Bet pirms došanās uz ledus ir svarīgi sagatavoties tam, ja nu gadījumā noteikti pats fakts, kad jūs ielūstat, un līdz ar to tad būtu jāsagatavo vairāks mans, ko jūs atstājat krastā, ko jūs ieliekat sausmaisā, arī kāds man ir. Un šī gadījumā tad sākšu ar cepuri, ja, tad cepuri, par cik mēs zinām, kad no galvas visvairāk izdalās siltums, tad man ir vilnas cepuri līdz, ko es uzreiz varu uzvilkt uz galvas virsū. Tās ir bikses, ja, arī loģiski iemeslu dēļ. Džemperis, ja, tā attiecīgi uzreiz mēs spētu novilkt slapjo apģērbu nost un uzvilkt virsū vilnu, jo vilna ir labi sildošs materiāls, kas varētu līdzēt ātrāk sasildīties. Protams, arī cimdi. Un līdz ir arī jaka, kam ir virsū kapuca. Ja, tātad uzvalk viņu virsū, lai es varētu vēl noslēgt maksimāli ķermeņa augšējo daļu. Nu, un, protams, ir vēl līdz arī apavi. Un ar plikām kājām būtu diezgan apgrūtinoši izveikt kādas darbības, īpaši jums vēl jākurina ir ugunskurs vai jāmeklē papildus malka. Ja, tātad ir līdz, un šī gadījumā arī zābak. Visu to es salieku iekšā sausmaisā, aiztaisu viņu ciet un noliek kādā redzamā vietā. Ejot uz ledus, būtu nepieciešami līdz arī individuālajie glābšanas līdzekļi. Manā gadījumā tie telts mietiņi savā starpā sasaistīti. Tas nozīmē to, ka, ja jūs ielūstat, jums ir jātiek pēc iespējas ātrāk ārā. Ledus ir slidens, savukārt šie te priekšmeti palīdzēs jums aizķerties un attiecīgi izvilkties ārā no paša ledus. Par šādiem priekšmetiem būtu jāpadomā pirms jūs dodaties jau uz ledus. Otra lieta, kas būs manā gadījumā, man būs individuālais arī glābšanas līdzeklis. Tā ir virve, kas man būs cilpā apsēt apkārt ap ķermeni. Šī gadījumā tas ir manas pašas drošības nolūku dēļ. Pirms liekšanas āliņģī ir atbilstoši jāsagatavojās. Tātad jāuzsien ir virve, jo mēs nevaram paredzēt nekad, kāda būs ķermeņa reakcija. Un attiecīgi tas ir mans glābšanas arī papildus elements. Un attiecīgi arī mani individuālie līdzekļi. Ielūstot ledu, pirmais punkts būtu nostabilizēt elpošanu. Tas nozīmē to, ka nevis haotiski kaut kur spirināties, bet saprast to, kas ir noticis, nostabilizēt elpošanu, pieķerties malām, mirkli nogaidīt un tad līst ārā, attiecīgi pēc iespējas platākā teritorijā, lai nav tā koncentrācija uz kādu konkrētu vienu vietu. Ja, tad tas ir tas, kas būtu jāatcerās un jāievēro, ielūstos vai nokļūstos šādā situācijā. Elpošanu. Saprotam, kas ir noticis. Esam pieķērušies arī pie ledus. Nu, tad pamazām mums būtu jātiek ārā patreiz.
Man ir līdzekļi. Un ir attiecīgi. Mēģinu. Tādā. Lēs. Svarīgi šī brīdī ir maksimāli uzstāties, saglabāt enerģiju. Nu, ir iepakots mantas. Un pirmais, kas man būtu jāizdara, būtu attiecīgi jādabū no slapjais apģērbs. Nav tik vienkārši. Pirmais tas novelk jāku. Mēģinu sasildīties. Un tad novelk nost džemperi. Pārsīšu. Svarīgi ir rokas šādi, lai pirkstoši ūdenzā, tas ir asins tiek klāt. Un tad attiecīgi noslapjo apģērbu uzreiz. Augškārt. Attiecīgi cepurs reiz virsū. Jā. Kaputs virsū. Nesaprot, kur ir uguns. Sēkot viņu līdzi. Un attiecīgi uzreiz mēģināšu iekurt ar uguns. Sēkot viņu sausā iepakojumā. Pavieru man arī ūdenī. Un tā tad ūdenspuču salic. Un tad galvenais viņu piekurināt. Tātad uguns ir aizgājis. Tā. Pirksts, protams, salst. Reiz jāliek ar lielāko klāt, lai iespējas lielāks tas uguns ir. Un nesēdēt galvenais vienā vietā visu laiku. Un tad attiecīgi es tagad vilkšu nost zābaks, jo kājas ir jāskatās arī viens no pirmajiem. Kājas visātrāk arī attiecīgi var sasalt. Tā. Kājas diktīgi salst. Pirmais augstums ir dabūts nost. Esmu siltumā. Galvenais uzturēt ir uguns, kur jau maksimāli sildīties. Un ik pa laiku arī fiziski kaut ko izdarīt.
īpaši attiecās uz kājām, jo man pirmais bija iekurt ugunskura apģērbs, un tad es varu pamazām jau sakoncentrēties, labāk apģērties, un tas pirmais augstums noskrien, jo svarīgākais ir kustēties. Ja tu nekusties, tas nozīmē to, ka tu pamazām ar vien mazāk kaut ko gribēs darīt un varēs izdarīt. Līdz ar to tā ir pirmā lieta, kas jādara. Kustēties, slaptais apģērbs nost, siltums, jeb šo ugunskurs. Atcerēsimies to, ko esam šodien apguvuši. Pirms jūs dodaties uz ledus, ir jāsaprot, kādā stāvoklī šis ledus ir, cik viņš ir biezs, vai nav tekošs ūdens, vai nav kādas būvis, piemēram, tilti. Pirms jūs to darat, jums vēl viena lieta, ka jāpievērš uzmanība, ir individuālais ekipējums, kas jums ir pirms tam jāsavāc, un attiecīgi pēc tam, lai jūs viņu varētu ātri un vienkārši pielietot. Savukārt, ja jūs esat ielūzuši ledū, tātad pirmais, mēs nomierināmies, cik tas ir iespējams šajā situācijā, nostabilizējam elpošanu, pieķeramies ar saviem individuālajiem glābšanas rīkiem pie ledus un tad pamazām kārpamies ārā. Kad esam izlīduši no ūdens ārā, tad svarīgākais, kas jums ir jādara, jums ir jākustās. Jūs kustaties, lai sasildītu savu ķermeni, novalkam slapjo apģērbu sauso vietā un cenšamies vai nu iekurt ugunskura, ja tāda iespēja pastāv, vai nu nokļūt kādā siltuma avotā, apdzīvotā vietā vai mājā vai mašīnā. Tad, kad tas ir izdarīts, tad jau mēs esam atjaunojuši tās funkcijas, kas mums ir nepieciešams iekrītot augstā ūdenī. Esiet uzmanīgi uz ledus un tiekamies nākošajā raidījumā. Ticis ārā no ūdens, Pēteris līdz vīlei slapšs, tomēr laimīgs par izglābšanos, skrēja uz savām mājām, tālajos Latvijas laukos.